למנצח מזמור לדוד, ינחו אדוני ביום צרה, ישגבך בשם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסודך, יזכור כל מנחוסיך ולוסיך ידשנו סלע, ייתן לך כרבובך וכל רצסיך ימלא, נרננו בשעוסיך, בשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, ינך משמי קודשו וקברות אישה ימינו. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קורו ונופלו, ואנחנו קמנו מיסודות. אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תגד ויסיקופה. עם ישראל חי! 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 Idea Svet Latvia. Ļoti svētīgi. Kādreiz ir uz mirkli jānokrīt, lai varētu celties augstāk. Paldies rabīnam par šo lasījumu un arī uzsaukumu. Un tagad mūs uzrunās katoļu baznīcas, Romas katoļu baznīcas bīskaps Andris Kravalis un lūkšanā vadīs Evaņģeliskās Lutera baznīcas mācītājs Krists Kalniņš. Lūdzu, sagaidām ar aplausiem. Labdien, lai slavēts Jēzus Kristus. Paldies par jūsu klātbūtni šeit. Paldies par karogiem, par lūkšanas garu, par to ticības spēku. Un īpaši es gribu pateikties prieka vēstī Vilnim Gleškam, kuram bija šī iedvesma sapulcināt konfesiju vadītājus pie sevis, satikties ar Izraēļa vēstnieci, iepazīties ar situāciju, kopā uzrakstīt vēstījumu, kas tika lasīts mūsu draudzēs, un sanākt uz šo tikšanos. Un šī patiešām nav vienkārši tikšanās vai kāda akcija, tas ir mīlestības, solidaritātes darbs un pienākums. Mans uzdevums ir mazliet paskatīties, kā tad mums kā kristiešiem ir jādzīvo, ir jāmīl ebreju tauta, vai mēs to vienmēr apzināmies. Un pirmkārt jau tas, ka mēs esam šeit, mēs turpinām sekot līdzi notiekošām Izrēlā un Palestīnā. Mēs lūdzamies par bērniem, sirmgalviem, par ķīlniekiem. Un īpaši domām par to, lai civili iedzīvotāji nekļūst par konflikta upuriem. Kā vēstniecis sacīja, lai cilvēku tiesības tiek ievērotas. Pāvests Francisks, komentējot situāciju, saka, karš vienmēr ir sakāve. Vienmēr. Jebkurš karš aizskar mūs, un mēs nevaram palikt vienaldzīgi, bet viņš arī sacīja, ka lūkšana ir maigs un svēts spēks, kas stājās pretī vēlnišķam naidam, terorismam un kara spēkam. Apzināsimies, ka mums kristiešiem un jūdiem ir kopīgs liels garīgs mantojums, un ka mūsu pienākums ir veicināt sapratni, cieņu, un tas nav politisks apsvērums, bet esam pulcējušies Dieva mīlestības, Dieva vārda mudināt. Kristīgai baznīcai ar ebreju tautu vienmēr ir bijušas īpašas attiecības, un tās mums nav tādas pašas kā ar citas reliģijas piederīgajiem. Un tāpēc vienmēr ir jāraugās, lai sludinot Dieva vārdu netiktu mācīts tas, kas nesakrīt ar evaņģelisko patiesību par jūdu tautu. Mēs bieži vien sakam, tātad vecā derība, bet patiesībā būtu jāsaka pirmā derība, un Dievs savā derībā ir nediezganiski dāvājis to, kas ir neatsaucams. Un tieši tāpēc vēl jau vairāk tas skar katru no mums. Baznīca nosoda jebkādas vajāšanas, kas ir vērstas pret ebreju tautu, tās skumst par naidu, par dažādiem antisemitisma izpausmes veidiem. Un ar dziļām skumjām mēs pieminam ebreju tautu, pieminot jau
šīs lielās ciešanas Otrās pasaules kara laikā. Noraugamies uz noziegumu, kas pazīstams kā šova, un tas paliek neizdzēšams kauna traips pagājušā gadu simtgadī. Tad šīs attiecības kristiešiem ar ebreju tautu jāatzīst nav vienmēr bijušas vienkāršas un vieglas un pašsaprotamas, bet nav iespējams patiesi mīlēt Dievu, ja mēs nemīlam tuvāko, ja nav izlīgšanas, piedošanas, žēlsirdības. Un tāpēc arī mums kā kristiešiem ir jānožēlo pagātnē pieļautās kļūdas pret ebreju tautu, arī nodevību pret mūsu ticību. Mēs patiešām šodien esam aicināti raudzīties uz šo pagātnes mantojumu, kas ir aktuāls mums, un to atceroties, mēs zinām, ka bez pareizas vēstures, bez pareizām atmiņām nav arī nākotnes. Mēs šodien neskatāmies tikai pagātnē, bet raugamies uz tiem apsolījumiem, kas mums ir doti. Un tieši tāpēc šīs pārdomas pirms Kristus lūdzās vēlos noslēgt ar lielas autoritātes Jāņa Pāvila II teikto ebreju kopienai Strasbūrā. Un viņš sacīja šādus vārdus: Es vēlreiz kopā ar jums izsaku visstingrāko nosūdījumu antisemitismam un rasismam, kur ir pretrunā ar kristietības principiem. Tāpēc baznīca nosoda katru vajāšanu, kas vērsta pret kuru tautu vai cilvēku grupu visos laikos un jebkurā vietā. Tā kategoriski nosoda visus genocīda veidus, kā arī visas rasistiskās ideoloģijas, kas izraisa genocīdu. Atskatoties uz pagājušo gadsimtu, mēs esam dziļi sarūktināti par cietsirdību, kas ir pārņēmusi tautas un nācijas. Bet skatoties uz attiecībās starp ebrejiem un kristiešiem, mēs pirmā kārtā esam aicināti, un tas ir arī mūsu uzdevums šodien, atjaunot apziņu par mūsu ticības ebrejiskajām saknēm. Mēs lūdzam paturēt prātā, ka Jēzus ir Dāvida pēctecis, ka jauno Mariju un apušteli piederēja ebreju tautai, ka baznīca barojas no tās labās olīvkoka saknes, uz kurām tika uzpotēti pagānu savvaļas olīvkoki, un ka ebreji ir mūsu mīļotie brāļi. Patiesi zināmā vērā viņi ir mūsu vecākie brāļi. Tāpēc slava ebreju tautam, slava Izraēlam. Lūksim. Svētais un mūžīgais Dievs, kas esi pāri laikam, mēs pateicamies, ka tu reizi izredzēji Izraēlu tautu, ka tu viņu izvedi no Ēģiptes zemes un sapulcināji vietā, ko tu dāvāji viņiem par zemi, par svētu zemi, kur piens un medus tek. Mēs pateicamies, debes Tēvs, ka arī mēs šodien varam skumt kopā ar ebreju tautu par izdarītajiem noziegumiem pret viņiem. Mēs pateicamies, Kungs, ka savās lūgšanās mēs varam iestāties par ebreju tautu, kas ir vecākie brāļi, kas ar savu pirmo derību atvēra otro derību caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai mēs visi taptu izglābti ticībā uz Kungu. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, Svētais Gars, lai Tu vieno mūs kā kristiešus, ka mēs varam atbalstīt ebreju tautu, Izraēlas zemi un valsti ar savām lūgšanām, ar savu palīdzību. Un mēs lūdzam, Svētais Dievs, lai Tu, kas esi visu varens, pārved atkal atpakaļ svētajā zemē visu ebreju tautu, lai Tu arī atved atpakaļ visus bērnus, visus sagūstītos ebrejus, kas vēl joprojām atrodas gūstā. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, Svētais Dievs, ko cilvēks nespēja, to Tu iespēji, lai nāk Tavs miera gars un ir bagāts Izrēlā un visās zemēs, kur Izrēla atbalsta. Mēs lūdzam Tevi, Kungs Kristu, kā mūsu pestītāju un glābēju, lai Tava atnākšana ir drīz. Jēzus vārdā. Āmen.